Mani sauc Elīna Graudevica, man ir 18 un dzīvoju Jelgavā. Elīnas tēvs atstāja viņas mammu jau pirms meitenes piedzimšanas, un, lai savilktu galus, Elīnas audzināšana tika uzticēta Omei. Viņa vienmēr man ir uzturējusi, viņa vienmēr man ir palīdzējusi, vienmēr atbalstījusi jebkādā situācijā. Meitenes pirmajos dzīves gados attiecības ar māmu bija labas, tomēr vēlāk tās arvien vairāk iedragāja mammas aizraušanās ar alkoholu un citiem reibinātājiem. Pēc tam mamma nāca mums lūgt piedošanu un vispārējo teica, ka tā vairs nebūs. Es savā dzimšanas dienā viņai piedevu, aizgāju atpakaļ, tas bija 11 gados. Un 4. janvārī viņa aizgāja prom dienu pēc manas dzimšanas dienas. Mammas nodevība meiteni salauza. Man sākās pašnāvības domas, kad viņa aizbrauca ļoti sliktas kompānijas. Es sāku zālīti pīpēt, ļoti daudz cerstīties. Sapratusi, ka ar depresiju un dusmām pati galā netiks, Elīna meklēja palīdzību. Es aizgāju pie psihiatra, viņš man izrakstīja kā tos antidepresantus, teica, lai es viņus dzeru. Es vispār gribu piedalīties nevis, lai mainītu sevi, jo es jau sevi mainu, bet es gribu parādīt citiem, kad ir iespēja mainīties. Un vismaz sevi tu vari tiekt uz priekšu, iet tālāk, neturēties tajā vienā vietā, kur paliki visu laiku.